Šajā video kopā risināsim matemātikas uzdevumus, kas palīdzēs sagatavoties Rīgas valsts ģimnāzija apvienotiem iestāju pārbaudījumam matemātikā 6. klasē. Apskatīsim iepriekšējo gadu uzdevumu piemērus un soli pa solim iziesim cauri to atrisinājumiem, lai tu ne tikai zinātu pareizo atbildi, bet arī saprastu, kā līdz tai nonākt. Ja gatavojies iestāju pārbaudījumam, šis video ir tieši tev. Sāksim! Uzdevumu risina matemātikas detektīvs Cipars. Otrajā uzdevumā tātad skaidri redzama pirmā darbība, tā ir iekava. Un to es arī izpildīšu maliņām. Tātad 17/40 mīnus 0,325. 17/40 var pārvērst par decimālu daļu, bet es laikam šoreiz tomēr 0,325 pārvērtīšu par parasto daļu. Tātad tas ir 325 tūkstošdaļas. Un mēs noteikti varam pamanīt, ka šeit varam dalīt ar 5 un var dalīt arī ar 25. Ja skaitlis beidzas ar 25, tad droši dalās ar 25. Nu tad 3 simtniekā ir 4, 2 piecinieki un vēl 3, tātad kopā būs jau 12 un vēl 1, 13, 2 piecinieki 325 un tātad, ja man ir vienā simtniekā 4, tad 10 simtniekos ir 40 un 13 40. Tātad šajā gadījumā ir arī ērti atņemt. Iegūstam, nav jāvienādo saucēji, 4 40, kas attiecīgi ir 1 desmitā. Un tālākais mums tātad ir divas darbības, un tās ir reizināšana un dalīšana. Ja jums ir secīgi jāizpilda vai nu divas dalīšanas, vai divas reizināšanas, vai jaukti, tad ir izdevīgi šīs darbības izpildīt uzreiz, sarakstot visus daļas svītras, pārvēršot tās par parastajām daļām, jeb neīstajām daļām. Tātad 1 desmitdaļa tiek dalīta ar 1 piekdaļu, dalīt ar daļu nozīmē reizināt ar apgriezto, un 0,4 es rakstīšu kā 4 desmitdaļas. Nu, lūk, un šajā gadījumā man atliek tikai saīsināt, to, ko es te varu saīsināt, 10 un 5 abi dalās ar 5, te paliek 2 augšā skaitītājā 1, 4 un 2, 4 un 10 arī īsinās ar 2, tātad te paliek 2, un te paliek piekdaļas, abi pārskaitļi, un divnieciņi mums arī noīsinās, bet es varu uzrakstīt 2 dalīts ar 2 reiz 5, un tātad atbildes varu pierakstīt 1 piekdaļa, vai arī 0,2, jo 2 desmitdaļas būtu 0,2. Abos gadījumos atbilde ir viena un tā pati. Un piemērs ir atrisināts. Paldies, ka skatījies šo video! Ja tev patika, neaizmirst nospiest patīk un abonēt kanālu, lai nepalaistu garām jaunus video. Tiekamies nākamajā!